kur šis ieraksts būs pieejams, tā kā jūs paši un arī jūsu kolēģi, kas nevar būt šodien klāt, varēs to noskatīties. Bet atgriežoties pie sākotnējā plūdu riska novērtējuma, tātad šobrīd tas ir nodots augustā sabiedriskajai apspriešanai, un sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz janvāra beigām, tādēļ arī mēs šodien organizējam šo informatīvo sanāksmi viens, lai jums no novērtējuma autoriem būtu iespēja vairāk uzzināt par to, kas tajā ir iekļauts, kāda ir tā būtiskākā informācija un arī izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo sākotnējo plūdu risku novērtējumu, un izteikt kādus pirmos jautājumus, pirmos komentārus par to, vai noskaidrot, ja jums jau ir radušās kādas neskaidrības, vai nu atverot dokumentu, vai arī vienkārši šodien klausoties prezentāciju. Pēc tam, kad sabiedriskā apspriešana būs beigusies, izskatot tās laikā saņemtos komentārus, centra kolēģi novērtējumu pilnveidos, un pēc tam nākamajā gadā mēs ministrijā to virzīsim apstiprināšanai, kā jau ūdens apsaimniekošanas likums paredz, ar ministra rīkojumu. Savukārt pēc tam, kad sākotnējais plūdu riska novērtējums būs apstiprināts jau secīgi, tātad 25. un 26. gadā, Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs tām teritorijām, kas sākotnējā novērtējumā būs atzītas par nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijām, izstrādās plūdu riska un iespējamo plūdu postījumu kartes, un tieši šīm te nacionālās nozīmes teritorijām pēc tam arī tiks izstrādāti pārvaldības plāni, kuri ietvers gan detalizētāku informāciju par katru teritoriju, gan arī pasākumus plūdu risku mazināšanai šajās teritorijās, ja tādi tiks atzīti par nepieciešamiem. Un tieši tāpat kā sākotnējā plūdu riska novērtējuma gadījumā, arī abos tālākajos etapos gan kartes, gan plūdu riska pārvaldības plāni arī tiks nodoti sabiedriskai apspriešanai, un droši vien mēs arī pirms to projektu izstrādes lūgsim pašvaldības un citas iesaistītās institūcijas sniegt arī to rīcībā esošo informāciju vai ieteikumus abu tātad veidu dokumentu, gan karšu, gan plānu sagatavošanai. Es gribētu uzsvērt vēl arī to, ka sākotnējais plūdu risku novērtējums ir būtisks arī tādēļ, ka tas nevien iezīmē šīs te nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas, bet tas ietver arī aktuālāko informāciju par plūdiem, to cēloņiem, to iespējamām sekām visā Latvijas teritorijā. Arī ārpus šīm te nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijām. Tieši tādēļ mēs pagājušajā gadā, izsūtot anketu pašvaldībām, lūdzām sniegt informāciju par visiem plūdu gadījumiem, ne tikai par tiem, kas ir bijuši nacionālās nozīmes teritorijā. Un tieši tādēļ es gribētu teikt, ka šis ir tāds visaptverošākais, vienīgais dokuments gan par to, kur Latvijā vispār plūdi pēdējā laikā ir bijuši, kādas sekas tie radījuši, un arī par pasākumiem, kas jau tiek veikti gan nacionālās nozīmes teritorijās, gan ārpus tām. Un tātad līdz ar to šis dokuments atspoguļo ainu visā mūsu valstī. Pēc šiem maniem ievadvārdiem mēs pāriesim pie prezentācijas, ko sniegs mūsu kolēģi no Latvijas Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra, kuri, kā jau es teicu, ir šī te novērtējuma autori. Ja jums par prezentāciju vai tās laikā rodās kādi jautājumi, man būtu lūgums pacelt roku, tādēļ, ka mēs šobrīd esam jau 104 dalībnieki šai sanāksmē, un ja jūs mēģināsiet vienkārši ekrānā reālajā dzīvē pacelt roku, es varu to nepamanīt, par cik man uz ekrāna nav redzami, protams, visi 104 dalībnieki. Tātad lūdzu izmantojam virtuālās rociņas,
Un jums noteikti tiks dots vārds un būs iespēja uzdot savu jautājumu vai izteikt savu komentāru. Vienlaikus man ir jāsaka, ka komentārus par sākotnējā plūdu riska novērtējumu dokumentu mēs lūdzam iesūtīt pēc sanāksmes rakstveidā uz e-pasta adresi sabiedrība@lvģmc.lv. Mēs šo te adresi atkārtosim vēl sanāksmes noslēgumā, un es pieņemu, ka parādīsies arī izmantotajā prezentācijā. Rakstveida komentārus mēs lūdzam tādēļ, ka pēc sabiedriskās apspriešanas tādus būs vieglāk apstrādāt, un mēs arī noteikti gatavosim saņemto viedokļu pārskatu, un tādēļ mēs gribētu, lai šie komentāri būtu nākuši un formulēti no pašiem to autoriem, nevis, teiksim, mēs steigā sanāksmes laikā būtu mēģinājuši tos pierakstīt, varbūt pazaudējot kādu niansi vai pat kādu būtisku domu, ko jūs būsiet izteikuši. Tātad šodien pēc prezentācijas jums ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt savus komentārus, bet rakstiskos komentārus par pašu sākotnējo plūdu riska novērtējumu tātad lūksim iesūtīt rakstveidā uz konkrētu e-pastu, un par to mēs atgādināsim sanāksmes beigās. Man šobrīd tas būtu viss, tādēļ es arī došu vārdu kolēģiem no Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra. Lūdzu. Sveiciens visiem! Es ceru, ka var redzēt prezentāciju, un viņa arī pārvietojas uz priekšu, ja? Jā, paldies. Ok, lieliski. Jā, liels paldies par iespēju tātad šodien pastāstīt par šo te sākotnējo plūdu risku novērtējumu. Es vēl gribēju papildināt arī Ivetas teikto, ka tas ir svarīgs ne tikai saistībā ar tās apkopotās informācijas apspriešanu, bet arī par metodiku un pieeju apspriešanu par to, kādā veidā šīs te šīs te riska teritorijas arī tiek noteiktas. Es sniegšu prezentāciju, bet kolēģi attiecībā uz visiem tehniskiem jautājumiem tur noteikti mums palīdzēs atbildēt arī kolēģi, kas tieši strādā ar šī te novērtējuma izstrādi. Jā, tātad. Sākotnējā plūdu riska novērtējuma galvenais mērķis ir identificēt tās teritorijas, kurās plūdu risks ir novērtēts kā būtisks, gan balstoties uz informāciju par jau vēsturiski notikušajiem plūdiem, gan arī iespējamām nākotnes prognozēm par plūdu atkārtošanās iespējām. Un plūdu risks tiek uzskatīts par būtisku tajos gadījumos, ja rodas kaut kādas nelabvēlīgas ietekmes attiecībā uz, protams, primāri cilvēku veselību, bet arī infrastruktūru, vidi, kultūras mantojumu un citiem saimnieciskās darbības veidiem. Šajā te sākotnējā plūdu riska novērtējumā saskaņā arī visām metodiku prasībām tiek ņemta vērā arī klimata pārmaiņu iespēja. Un, protams, kā jau Iveta arī teica, ka tajās teritorijās, kur šis te plūdu risks tiek atzīts par nozīmīgu, tad attiecīgi tālāk tiek izstrādāti jau risku pārvaldības un samazināšanas pasākumi, kas notiek jau plūdu plānu ietvaros. Šie plūdu riska sākotnējais novērtējums tiek izstrādāts saskaņā gan ar ūdens apsaimniekošanas likumu, gan arī tā saucamās plūdu direktīvas prasībām. Un šīs te prasības attiecīgi paredz, ka vispirms ir jāveic tā saucamais sākotnējais plūdu riska novērtējums, kuras varētu aplūst, un pēc tam šīm teritorijām, kā es teicu, tiek izstrādātas kartes un paredzēts jau konkrēti plūdus mazinoši pasākumi. Un attiecīgi arī šīs te novērtējums ir jāveic saskaņā ar noteiktiem scenārijiem, kuros ietilpst attiecīgi mazas varbūtības, vidējas varbūtības un lielas varbūtības plūdi.
Latvijas apstākļos, kā šie atbilstošie scenāriji ir noteikti sekojoši plūdu gadījumi. Tātad mazas varbūtības plūdi ir tādi, kuriem atkārtošanās periods ir retāks nekā 200 gados, vai arī tādi plūdi, kas ir ar augstu aplūšanas intensitāti, bet ir radušies dažādi specifiski iemesli dēļ, piemēram, damju pārrāvumi un citi gadījumi. Tad vidējas varbūtības plūdi ir plūdi ar iespējamu atkārtošanās periodu reizes 100 gados, un lielas varbūtības plūdi ir attiecīgi samērā bieži sastopami, kuriem atkārtošanās biežums ir vismaz 10 reizes 100 gados. Papildus šīm te direktīvā un likumdošanā noteiktajām varbūtībām jau otrā cikla plūdu karšu izstrādes gaitā un arī visticamāk arī nākamajā periodā tiks sagatavoti vēl papildus scenāriji ar vēl biežākām varbūtībām, un tie vairāk ir tie tiks izmantoti tieši prognožu nodrošināšanai attiecībā tātad uz plūdu prognozēšanu, ar ko nodarbojās Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrā klimata un prognožu daļa. Tas ir vienkārši vajadzīgs arī tam, lai šajos saistībā ar nokrišņiem un citām prognozēm, tad arī šīs mazākas varbūtības atspoguļotos šajās prognožu kartēs. Attiecībā arī uz šiem plūdiem, tad ne tikai biežums, bet arī dažādas izcelsmes plūdi tiek skatīti. Un šobrīd tie, kas ir iekļauti gan sākotnējā plūdu riska novērtējumā, gan arī, kam ir izstrādātas kartes, tad ir pavasara pali, kuras izraisa sniega kušana, un arī jūras vētru uzplūdu, jeb jūras vējas plūdu radītie plūdi, kas ir sastopami teritorijās gar jūras krastu un skar arī lielo upju grīvas. Attiecīgi, tur ūdens tiek sadzīts pie noteiktiem vēja virzieniem, gan no jūras, gan arī tiek traucēta esošā šī ūdens izplūde un veidojās aplūšana. Diemžēl joprojām mums nav izdevies piesaistīt resursus, lai izstrādātu ledus sastrēgumu, ledus iešanas radītos plūdus. Šobrīd gan tieši notiek projekts, kur ietvaros tas tiks darīts, bet visticamāk tātad līdz nākamo plūdu karšu izstrādes laikam mēs to nepaspēsim. Tad noteikti tas tiks izskatīts jau vēl nākamajos karšu izstrādes periodos. Tāpatās, diemžēl, nav modelēti lietus radītie plūdi, ko arī liela daļa pašvaldību ir norādījušas kā vienu no problēmām. Diemžēl, šī metodika Latvijā pieejama nav. Mēs arī meklējam tos ir arī finansējuma iespējas, bet, diemžēl, šobrīd līdz šim tas nav vainagojies ar panākumiem. Un nav modelēti arī hidrotehnisko būvju avāriju plūdi, kas arī ir gana specifiski gadījumi, par kuriem mums ir samērā maz informācijas. Kā notiek vai kā tiek veikts šis sākotnējā plūdu riska novērtējums? Ivete jau mazliet ieskicēja, ka vispirms tiek veikta tā sauktā vēsturisko datu analīze. Varētu domāt, ka vēsture ir kaut kas ļoti sens, bet patiesībā, protams, ņemot vērā, ka jau iepriekšējo ciklu sākotnējos plūdu riska novērtējumos ir apkopota informācija par vēsturiskiem plūdiem, tad mēs to drīzāk varētu saukt par iepriekšējā perioda datu apkopojumu. Tad tiek apkopota informācija par tiem plūdu un aplūšanu gadījumiem, kas ir veidojušies periodā no 19. līdz 23. gadam, un attiecīgi, kas ir izraisījuši problēmas, tiek novērtēts šo problēmu apmērs un citi faktori.
Tāpatās, protams, tiek izstrādātas dažādas metodikas, tostarp arī tiek veidotas plūdu draudu un plūdu riska kartes, un, protams, ka mēs izmantojot gan šīs metodikas, gan iepriekšējo karšu izstrādes periodā apkopoto informāciju, veicam pārrēķinus, veicam jaunus novērtējumus un attiecīgi arī apkopojam informāciju par provizoriskajiem zaudējumiem. Un, attiecīgi, protams, arī dažādi veidi konsultācijas gan no pašvaldību, gan no dažādu iestāžu ekspertu puses, arī to starp reģionālajiem vides pārvaldēm un tam līdzīgi. Tātad šī informācija tiek visai plaši izmantotā, līdz ar to, ja jums šķiet, ka kaut kādas teritorijas ir palikušas ārpus šī te tvēruma, bet jums ir kaut kādi pārliecinoši dati un informācija, noteikti variet mums to iesniegt tālākai izvērtēšanai un attiecīgi iespējams iekļaušanai šo te teritoriju sarakstā, kur atkal tam visam tiek izmantotas speciālas metodikas. Nu, un, protams, ka apkopojot šo informāciju, tad šīs te teritorijas tiek ranžētas un attiecīgi gadījumos, kad pirmkārt vēsturiskais novērtējums norāda, ka ir bijušas būtiskas aplūšanas, kas ir radījušas būtiskus zaudējumus un ir atkārtojušies arī salīdzinoši nesen, tad šo teritoriju var iekļaut nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju sarakstā. Vai arī, protams, ka ja šo te konsultāciju un sabiedriskās apspriešanas laikā ir iegūta informācija, kas norāda, ka tur ir būtiski apdraudējumi, par kuriem varbūt mēs neesam zinājuši, tad atkal, kā es teicu, tas ir apsveicami, ja šī informācija līdz mums nonāk, un mēs to varam iekļaut arī vērtējumā. Vai arī, protams, ja teritorija šajā te izvērtējuma procesā, balstoties uz šo te metodiku, iegūst punktu skaitu vismaz 250 vai vairāk, attiecīgi arī var iekļaut šajā te, tas ir pamats, lai iekļautu šajā te sarakstā. Un te arī var redzēt, kas ir tie parametri, kas dod šos te punktus iekļaušanai. Ja, tātad tur, protams, gan iedzīvotāju skaits tiek vērtēts, gan dažādi infrastruktūru aplūšanas iespējas, piemēram, ceļu garums, lauksaimniecības zemju platības, dažādas gan piesārņotās vietas, gan notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, dabas teritorijas, arī kultūra vēsturiskais mantojums un citi objekti. Tā kā tad summējot šos te punktus, tad mēs arī iegūstam to vērtējumu par šīs teritorijas nozīmīgumu, ja, vai tieši pretēji tātad par šo te bīstamību, plūdu bīstamību konkrētajā teritorijā. Kas attiecas vai kas ir maza atšķirība no iepriekšējās reizes, kā atbalstoties uz plūdu direktīvas šīm te prasībām, šobrīd nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas ir iedalītas divās kategorijās. Tātad pirmkārt tās ir teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku, jau iepriekš tās arī bija šīs te nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, kurās plūdu ietekmes vērtējumā punktu skaits ir virs 250. Tās šobrīd saucās kā teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku. Savukārt teritorijas, kurās šis te vērtējums ir mazāks, bet salīdzinoši tuvs šim te vērtējumam, tad tās tiek dēvētas par potenciālām plūdu riska teritorijām, un attiecīgi arī iepriekš piešķirtais nacionāls nozīmes plūdu riska teritorijas status ir joprojām saglabāts visām tām teritorijām, kurām ir veikti arī pretplūdu pasākumi, jo attiecīgi tur tiek vērtēts arī šis te plūdu risks, riska ietekmes attiecībā uz šo te infrastruktūru, kā arī, protams, tiek skatīts arī klimata pārmaiņu konteksts, kas attiecīgi arī ļauj izvairīties no potenciālām problēmām, varbūt arī nākotnē.
Vēl no attiecīgi šiem te kritērijiem tiek ņemti vērā arī dažādi citi apdraudējumi, kā piemēram plūdu risks cilvēka veselībai, kas tiek izteikts indeksu veidā, kur skatās gan uz pakļautu apdzīvoto vietu izvietojumu, gan potenciālo iedzīvotāju skaitu, balstoties uz centrālās statistikas pārvaldes datiem. Tāpatās tiek skatīts arī sociālais risks, attiecīgi, cik daudz ir dažādu īpaši apdraudētu iedzīvotāju grupu īpatsvars vai teiksim, kāds ir apdraudētu cilvēku īpatsvars konkrētā teritorijā, kur ir attiecīgi noteikti parametri, kurus skatās. Tāpatās arī plūdu risks ekonomikai tiek vērtēts tieši monetārā veidā, apkopojot informāciju gan par šiem te zaudējumiem, kas ir radušies aplūstot ēkām, infrastruktūrai, arī lauksaimniecībai. Tāpat tiek skatīts plūdu risks videi un arī kultūras mantojumam, jo arī to prasa novērtēt šī te plūdu direktīva. Ņemot vērā, protams, ka šie te dažādie gan plūdu veidi, gan arī radušies un apdraudētie iedzīvotāju infrastruktūra un tam līdzīgi ir samērā grūti salīdzināmas kategorijas. Kolēģi ir izstrādājuši tā saucamo plūdu riska indeksu, kur attiecīgi tā maksimālā vērtība ir robežās no 0 līdz 5. Un šo te indeksu tālāk izmanto pasākumu prioritātes vērtējumā. Tas varbūt netik ļoti ietekmē pašu teritoriju noteikšanu, bet tieši pēc tam palīdz ranžēt šos te plānotos pasākumus un noteikt to prioritāti. Tad kā mums ir veicies vai kā izskatās šī informācija, kuru mēs esam ieguvuši, veicot šo te plūdu risku vērtējumu. Tad pirmais, kā Ivete jau arī minēja, tad no 2. novembra līdz pagājušā gadā, no 2. novembra līdz 4. decembrim tika veikta pašvaldību aptauja, un tajā piedalījās visas valsts pilsētu pašvaldības un 34 novadu pašvaldības. Viena pašvaldība telefoniski informēja, ka viņiem plūdu riski nav novēroti. Savukārt no vienas pašvaldības mēs atbildi tā arī nesaņēmām. Pieņemam arī, ka tie riski varbūt nav būtiski. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies pa baseina apgabaliem, tad Daugavas upi baseina apgabalā 11 no 20 pašvaldībām ir norādījušas, ka tajās būtiskas problēmas rada gan pali, gan lietus, gan ledus plūdi, īpaši Jēkabpils novadā, kas ir radījuši nozīmīgas gan problēmas, gan arī nozīmīgi ieguldījumi pēc tam šo te seku likvidācijā. 8 pašvaldības ir norādījušas, ka viņu teritorijā ir novēroti plūdi, bet tie nav uzskatāmi par tādiem nozīmīgiem, tad līdz ar to tā netiek uzskatīta par būtisku traucēkli vai būtisku problēmu. Gaujas upi baseina apgabalā tātad plūdi ir novēroti 3 no 8 pašvaldībām. Tur attiecīgi pavasara un ledus plūdi ir bijuši tie, kas ir radījuši problēmas. Savukārt 5 pašvaldības ir norādījušas, ka arī stipri nokrišņi izraisītie aplūšanas gadījumi ir būtisks traucēklis. Savukārt 3 pašvaldībās plūdi nav bijuši tik nozīmīgi, lai par tiem, lai tos uzskatītu par būtiskiem. Lielupes baseina apgabalā nozīmīgi plūdi ir konstatēti Ķekavas un Dobeles novados, kā arī Jelgavas un Jūrmalas valsts pilsētās. Tāpatās ir norādīts, ka pie straujas sniega un ledus kušanas, tātad pavasara palos aplūst arī Bērzes pagasta teritorija Dobeles novadā.
Un Ventas baseina apgabalā pašvaldībās visās 7, kas tika aptaujātas, ir konstatēti tieši stipri nokrišņu izraisīti plūdi, kā arī 4 pašvaldības un 2 valsts pilsētas ir norādījušas arī, ka problēmas rada arī pavasara plūdi. Jā, un attiecībā uz šo te plūdu riska kartēs iekļaujamo informāciju un tās analīzes, tad Daugavas upju baseina apgabalā ir izdalītas 14 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, no kurām 8 ir teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku, un savukārt 3 teritorijas ir ierindotas šī te potenciālā plūda riska teritoriju sarakstā. Un šeit arī ir šis te sumārais vērtējums, uz kura tad balstoties šis te vērtējums ir noteikts. Es domāju, ka es neiedziļināšos ļoti sīki. Šo te informāciju varēs redzēt arī pēc tam, gan šajā te ierakstā, gan arī prezentācijā, ar kuru noteikti kolēģi padalīsies. Tā kā varēsiet arī sīkāk paskatīties katras teritorijas šo te raksturojumu un līdz ar to arī iegūtos punktus un prioritātes. Taču viena lieta, kas ir jāpiemina attiecībā uz Daugavas baseina apgabalu, kā saskaņā ar šiem te analīžu rezultātiem nacionāls nozīmes plūdu risku teritoriju sarakstā būtu jāiekļauj vēl jauns posms, kas ir Daugava no Līvāniem līdz Jēkabpilī, ņemot vērā, ka tur tiešā upes tuvumā atrodas vairākas apdzīvotas vietas. Tur ir regulāra aplūšana, un šobrīd un arī šīs te vēsturisko datu analīze apliecināja, ka tur ir galvenais risks ir ledus un vižņu sastrēgumi, kā arī pavasara pali un sniega kušana. Un arī tas viss vēl pastiprinās ar potenciālu klimata pārmaiņu ietekmēm nākotnē. Tā kā ir šis te priekšlikums noteikt jaunu šo te teritoriju Daugava no Līvāniem līdz Jēkabpilī. Ja, tad te redzēt arī tos kritērijus, ja, tad ir apmēram 2800 cilvēki, 3 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2 atkritumu izgāstuves, 400 hektāru polderu platības, arī vairāk kā 400 hektāru lauksaimniecības zemju, arī ceļi, ūdens ņemšanas vietas, tā kā šīs te ietekmes un to potenciālais apdraudējums ir diezgan būtisks. Ja mēs runājam par Lielupes baseina apgabalu, tad tur ir 6 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, no kurām 4 ir teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku. Jūrmals un Jelgavas pilsētas, kā arī Lielupes Paliene un Lielupes Augštece, kā arī 2 potenciālas plūdu riska teritorijas. Atkal tātad var redzēt šos te punktus un koeficientus, kuri ir aprēķināti un kas dod šo te vērtējumu. Un arī runājot par Lielupi, kolēģi tātad sniedz priekšlikumu, ka šajā te apgabalā būtu nepieciešams izveidot 2 jaunas plūdu riska teritorijas. Tā ir Svētas upes Paliene posmā no Ūziņiem līdz upes Grīvai, jo tur attiecīgi ir apdraudēto iedzīvotāju skaits apmēram 1700, tiek apludināts nozīmīgs ceļu garums, tāpat arī lauksaimniecības zemju platības, un līdzīgi arī ar Iecavas upi, tās Leiteces posmā no Velnagrāvi līdz Grīvai, kur arī ir būtisks apdraudēto iedzīvotāju, apludināto ceļu un citu infrastruktūras un lauksaimniecības zemju skaits un apjoms. Tā kā šīs ir vēl 2 teritorijas, kuras ir plānots iekļaut šajā te sarakstā. Gaujas baseina apgabalā jaunas teritorijas netiek identificētas, tāpatās arī jau vēsturiski bijušajām ir īstenota vesela rinda ar pretplūdu pasākumiem. Un šīs te teritorijas šobrīd saglabājas
šajā te nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas sarakstā statusā potenciāls plūdu riska teritorijas, ņemot vērā, ka tur saglabājas šie te plūdu riski, dažādi plūdu riski un arī tieši klimata pārmaiņu potenciāli ietekmē, kā arī, protams, tātad, lai novērtētu šo te aizsargbūvju efektivitāti. Un te arī var redzēt atkal šos te vērtējumus un to sasniegto punktu skaitu. Un runājot par Ventas upju basēna apgabalu, tad tur ir identificēts 9 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, kur Liepājas pilsētas teritorija ir ierindota kā teritorija ar nozīmīgu plūdu risku, savukārt pārējās ir potenciāli plūdu riska teritoriju sarakstā vai šai te kategorijā. Un te arī attiecīgi tās var redzēt arī kartē, var redzēt arī šo te vērtējumu un koeficientus, kas ir atrodami. Jā, un kā arī es jau minēju, ka visiem šiem te plūdu riskiem tiek noteikta arī klimata pārmaiņu ietekme. Tā tiek balstīta uz vairākiem klimata pārmaiņu starpvaldību padomes, jeb IPCC scenārijiem, un galvenie, kuriem tiek pievērsta uzmanība, ir šie te nelielu un arī būtiska klimata pārmaiņu scenāriji. Te var arī redzēt, piemēram, kādas ir tās iespējamās sekas, ko katrs scenārijs paredz uz 2100. gadu. Ja, tad pēc maigākā scenārija gaisa temperatūras pieaugums varētu būt apmēram 3 grādi, gada nokrišņu daudzuma pieaugums apmēram 12%, robežās, kur ziemas sezonā būtu būtiskākais pieaugums līdz pat 40%. Savukārt vasarā tas samazinās, bet no otras puses potenciāli palielinās arī šo te nokrišņu izraisītie riski, bet tie šobrīd skatīti netiek, ņemot vērā, ka mums nav šīs te modelēšanas un arī nav metodikas. Bet tās galvenās tendences, ka uz 2100. Gadu attiecīgi dažādu šo te ekstrēmo gadījumu skaits varētu arī pat samazināties, bet nevis ekstrēmo, bet tieši palu apjomu. Tomēr dažādi ekstrēmu gadījumu apjomi turpinās saglabāties. Un attiecīgi arī šeit ir skatāms šīs te kartes, kādas viņas izskatās, un attiecīgi arī dažādi potenciāli riski, kas tiek ņemti vērā, veicot šos te novērtējumus arī tieši uz klimata pārmaiņu ietekmi. Un te arī var redzēt šīs te sākotnējā plūdu riska novērtējumā identificētās nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas, to statusu, punktu skaitu, arī klimata pārmaiņu ietekmes novērtējumu, ja, tātad kuri riski palielināsies, kuri samazināsies, lai attiecīgi varētu, lai veiktu šo te novērtējumu, un šeit tas ir atspoguļos attiecīgi tādā, daudz mums pārskatāmā veidā, un ar to attiecīgi varēsiet iepazīties atsevišķi. Arī, ja ir kādi jautājumi, tad varēsiet noteikti jautāt kolēģiem. Un tad galvenie secinājumi, jeb kopsavilkums, tad saskaņā ar jaunāko metodiku un šo te veikto novērtējumu, šobrīd tātad nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju sarakstā pa visu Latviju ir iekļauts 32 teritorijas, tā skaitā Lielie Daugavas Hesi, un attiecīgi 13 no šīm teritorijām ir teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku, savukārt 19 ir potenciāli plūdu riska teritorijas. Un šis saraksts ir jāpapildina ar 3 iepriekš minētajām jaunajām teritorijām, kas arī kartē ir iezīmētas ar zaļu krāsu, tātad tīri tādai vizuālam atspoguļojumam. Šīs te potenciālā plūdu riska teritorijas tiks saglabātas nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju sarakstā arī nākamajā periodā, kā bija minēts.
papildu plūdu karšu izstrāde būtu rekomendējama arī 40. un 70. gadam, atbilstoši teiksim, vajadzībām, kas ir saistītas arī ar Latvijas klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju, un arī to pieprasa dažādas, teiksim, sabiedrība un organizācijas, kam interesē arī sīkāki novērtējumi tuvāka mēroga scenārijiem. Lūk, un mēs arī aicinām, joprojām ir kādi komentāri vai priekšlikumi vai ieteikumi vai papildus informācija, noteikti to mums sniegt. Laiks vēl ir, tātad līdz 30. janvārim, gan rakstiski, gan citos veidos, vēlams rakstiski, lai attiecīgi mēs šos te rezultātus un šo te informāciju varam ņemt vērā, gan sagatavojot šī ziņojuma, teiksim, nevis ziņojumu, bet saraksta gala versiju, un arī pēc tam varētu sagatavoties karšu gatavošanai. Tas arī īsumā no manis viss. Ja ir kādi jautājumi, tad domāju, ka kolēģi būs gatavi uz tiem atbildēt. Jā, paldies Jānim par ieskatu dokumentā un arī būtiskākajās izmaiņās, ko tātad jūs ar kolēģiem šobrīd piedāvājat sākotnējam plūdu riska novērtējumam. Vai ir kādi jautājumi informācijas precizēšanai, vai ir kādi tūlītēji komentāri? Jā, lūdzu, Edgars Sliede, jums vārds. Jā, labdien, kolēģi. Man ir tāds jautājums šeit vēl iepriekšējā sanāksmē, kur arī tika runāts par šo, tieši par aplūstošajām teritorijām. Tur tā kā tika pieminēts jautājums par aplūstošo teritoriju iespējamo, tur bija dažādi termini, tika lietot pārskatīšanu, precizēšanu vai aktualizēšanu. Kā īsti ar to ir, jo toreiz arī palika tā, ka kaut kur tiks veikta lidar skanēšana, tā kā, lai tā kā precizētu, pārskatītu šīs te aplūstošās teritorijas, un ir iespējams, ka šīs te kartes attiecīgi tad mainīsies. Un toreiz arī bija jautājums, neatceros, kurš to uzdeva, ko tad mēs ar tiem datiem darīsim, ja? Un tad tagad ir jautājums patiesībā, kā tad būs, jo faktiski iznāk tā, ka patiesībā jau viena lieta šīs te izmaiņas, kas ir dabisks, skaidrs, kaut kādas erozijas, kaut kas vēl, bet ir daļa, kas ir cilvēku darbības rezultātā šīs te izmaiņas tiek aizbērtas. Man ir, teiksim, tai pašā Cernikavas pagastā vairāki piemēri, kur tiek mēģinājumi aizbērt palienes, aizbērt aplūstošās teritorijas, paaugstināt un, protams, skaidrs, ar kādu mērķi tas tiek darīts, un vai neiznāks tā, ka vienkārši pārskanējot šos te datus, šīs te augstuma atzīmes, protams, tur ir citas, tiek pārzīmētas būtībā aplūstošo teritoriju kartes tādā ceļā, faktiski legalizējot šīs te teritorijas. Runa ir par arī konkrētām vietām, tas ir, teiksim, mums Gaujas ciemā pie Bangu ielas, kur savulaik valsts vides dienests izdeva tehniskos noteikumus, neizdeva tehniskos noteikumus, bet atzina, neizvērtējot to, ka tur ir aplūstoša teritorija, kur paredzēja, dīķa tīrīšanu, pēc tam grunts aizvešanu, bet ir pagājuši 5 gadi, un šajā plānā 322 punktā minētie iedzīvotāji, kas savulaik it kā atteicās no tādām, bet viņi tagad pudeles kaklā, aizbērtā palienē, un aplūstam regulāri 21., 22., 23. gadā katru ziemu ir šie gan ledus sastrēguma rezultātā, šie ūdens līmeņi ir ievērojami kāpuši salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Jautājums drīzāk ir tāds, vai veicot kaut kādu šo te pārskanēšanu, šo te aplūstošo teritoriju precizēšanu, vai neizgaismosies šīs te vietas, kur ir veiktas izmaiņas, un vai šīm te izmaiņām tiks veikta analīze, vai tas ir veikts atbilstoši, likumīgi vai kā citādi. Paldies.
Es varbūt ātri nokomentēšu, un tad kolēģi varbūt var mani vēl papildināt. Bet praktiski tā situācija ir tāda, ka sākotnējais plūdu riska novērtējums ir, lai apkopot informāciju par tām teritorijām, kur ir novērojami riski, savukārt detalizēta informācija par to, cik daudz aplūst, kādos dziļumos, pie kādiem nosacījumiem. Tostarp arī ņemot vērā mums jaunākos pieejamos reliefa datus, mēs veiksim veicot šo te plūdu karšu izstrādi. Tad, kad būs šī te plūdu karšu pirmie rezultāti, tad mēs varam diskutēt arī tālāk par šīm te izmaiņām. No otras puses, vērš uzmanību, kā LVģMC neveic izvērtējumu par to, cik likumīgi vai nelikumīgi ir bijusi šī te apbūve, uzbēršana un citi faktori, jo mēs tad fiziski ņemam vērā tos datus, ko mums iesniedz LGA, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, balstoties uz pēdējo viņu rīcībā esošo šo te lidaru vai lazerskanējumu datiem. Var rasties situācija, ka izstrādājot kartes, mums nav, piemēram, tur pēdējā gada, bet pēdējo 3 vai 5 gadu lidaru dati vai vēl reliefa dati. Un tad varbūt arī kaut kādas izmaiņas pat var neatspoguļoties. Līdz ar to noteikti būtu pašām pašvaldībām, līdz ar to jāpasako līdz tam, kas tais kartēs parādās, bet atkal tas nav mūsu uzdevums veikt šo analīzi, vai tur ir bijusi legāla vai nelegāla uzbēršana, vai tur būvvalde ir sniegusi vai nav sniegusi atļauju, vai tas ir bijis skaņots ar vides dienestu un tam līdzīgi. Jā, paldies Jānim. Vai kāds no centra kolēģiem vēl grib kaut ko piebilst? Mums no ministrijas puses arī ir bijusi diskusija par šo situāciju un to, ka būtībā reliefa uzmērījumi jau atspoguļo reālo reliefu un nevar pateikt, vai tas ir izdarīts likumīgi, vai tas ir bijis dabīgais reliefs. Un par to, ka būtu regulējumā jāparedz, ka šādos gadījumos, kas ir konstatēti un kurus kontrolējošās iestādes ir konstatējušas kā nelikumīgu uzbēršanu, teritorija vienalga arī turpmāk būtu uzskatāma par plūdu riska teritoriju, bet mums tās regulējuma izmaiņas pašlaik ir procesā, tā kā kamēr mēs nebūsim nonākuši pie galīgas vienošanās, es nevaru droši pateikt, ka šāds nosacījums tiešām tiks iekļauts. Es ceru, ka jā, vismaz no vides aizsardzības iestāžu puses tas likās pamatoti. Skatīsimies, kā mums tās diskusijas attīstīsies tālāk. Bet paldies, ļoti labs jautājums. Jā, neliels komentārs tīri informācijai. Šobrīd šis te kontrolas mehānisms nedarbojas un nestrādā. Vides dienests nesako līdzi tam, kas noticis ar viņu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, kā viņi tiek ievēroti, izņemot gadījumos, ja tiek saņemts konkrēts kaut kāds vides SOS ziņojums vai ko. Par šiem vides SOS ziņojumiem es pēc tam no šiem te esmu saņēmis konkrēts arī burtiski draudus. Ja. Šeit ir stāsts par to, ka būvvalde vispār uzskata, ka nav izpildīti tehniskie noteikumi, viņi nevarēs nodot eksploatācijai. Ko nodot eksploatācijai? Viņi maz negrib nodot eksploatācijai aizbērt palienu, ko tur nodot. Ja? Tā kā faktiski šeit ir ļoti uzmanīgi jāpievērš uzmanību tieši šiem, jo tiem iedzīvotājiem neviens neiet palīgā un īsti arī neko pašvaldība tur nevar palīdzēt, ja tas nenotiek. Tiešām pašvaldība pat tur iekļūt nevar. Ja? Patiesībā, ja to neveic tiešām atbildīgās institūcijas un nesako tam līdzi, tad faktiski tas nekādā veidā nedarbojas. Izņemot, kad paši iedzīvotāji sāk celt kaut kādas trauksmes, bet tas nav normāli. Paldies! Paldies! Piefiksēts. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Neredzu citas paceltas rokas. Lēldeņģela, lūdzu. Labdien! Man tīri tehniski jautājumi par datiem. Cik mēs pagūvu apskatīties izvērtējuma projektu, tad ir minēts par iedzīvotājiem, ka iedzīvotāju dati ņemti kilometrs reiz kilometrs kvadrātos.
Un savukārt par aizsargājumām teritorijām metodikā ir teikts, kā pie šīs punktus, tā kā varētu dot aizsargājumā teritorija atrašanās riska, plūdu riska teritorijā pie mazas varbūtības plūdiem, pie parastajiem plūdiem, nē. Tad man ir šajā sakarā 2 jautājumi. Pirmais par iedzīvotājiem, vai nosakot iedzīvotāju skaitu plūdu riska teritorijās šie te kvadrāti pilnībā atrodas plūdu riska teritorijā vai nē. Un par aizsargājumām teritorijām ļoti liela platība uzreiz te tabulās krita acīs Lubāna zemienē, tad šie te lielie hektāri ir mazas varbūtības plūdiem vai lielas varbūtības plūdiem. Paldies. Jā, lūdzu, kurš komentēs? Jānis, Tatjana, lūdzu. Labdien! Runājot par kārtām, iedzīvotāju blīvumu kārtām, jā, mēs izmantojam to, kas mums ir, un šeit prezentācijā bija kļūda, mēs izmantojam kartas nevis 12. gadā, bet 18. gadā atjaunotas, bet jā, tas kvadrāti izmantoti tā visi pilnīgi pie mūsu kalkulācijām. Un kas otrais bija jautājums? Par tiem iedzīvotājiem, tad sanāk, ka tas kvadrāts pilnībā atrodas plūdu riska teritorijā, vai tiek izmantots kvadrāts pilnībā, bet reāli plūdu riska teritorija tikai puse no kvadrāta. Tas tāds precizējošs jautājums, lai es līdz galam saprastu. Jā, kvadrāts izmantots pilnīgi, jo mēs nevaram savādāk, mums nav tas precizošas informācijas. Tikai izmantojam tikai to, kas ir. Jā, bet izmantojot kvadrātu pilnībā, ir tā, ka aplūst jau reāli tikai daļa, bet lielākā daļa iedzīvotāji tomēr ir tai kalniņā, bet tas cipars tiek izmantots arī uz to zemāko daļu. Tā ir problēma. Mēs par šo rakstījām jau par konkrētiem piemēriem, piemēram, Līvāni, Dubnas ieteka, acīm redzams piemērs, kur pašā tajā īsti aplūstošajā daļā pie Dubnas ietekas neviens nedzīvo, bet augšā, tur, kur varbūt arī ir risks, tur tie iedzīvotāji ir tur, bet pirmkārt kartē vismaz iepriekšējā periodā sarkans iekrāsojās tieši tās vietas, kur neviens nedzīvo, un es tāpēc vēlos vērst uz šo uzmanību. Paldies! Bet par aizsargājumām teritorijām bija vai tiešām atbilstoši metodikai aizsargājumo teritoriju platības izmanto tikai mazas varbūtības plūdiem, kad tiek apdraudētas tādas aizsargājumo teritoriju daļas, kas pie normāliem plūdiem neaplūst. Paldies! Tādā aizsargājumam teritorijām mēs izmantojam visas teritorijas, izņemot mitrājus. Un šoreiz mēs ņemam vērā tos mitrājus. Paldies! Labi, paldies, Tatjana. Maza piebilde par tiem iedzīvotājiem jau ir tas, ka ja būtu sīkāki dati vai pieejami dati smalkākos griezumos, mēs labprāt izmantot arī tādus, taču, diemžēl, CSP mums, tas ir viss, ko CSP mums var iedot, un tas ir viss, kas ir pieejams. Līdz ar to, diemžēl, mums nākās izmantot tādus datus, kādi ir. Paldies. Kalvas Avotiņš, lūdzu. Jā, sveicināti. Pārstāvot Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, tad vēlos varbūt reflektēt nedaudz uz Sliedes kunga komentāru par šo sistēmisko uzraudzību. Viena lieta ir tā, ka valsts vides dienests saņem informācijas un izskata, un tās situācijas ir daudzas un dažādas, kas attiecās par aplūstošo teritoriju apbūvi. Tā ir arī viena no pēdējo periodu identificētajām tādām problēmām, kur nereti arī šīs aplūstošo teritoriju apbūves un attīstīšanas nereti notiek arī ar pašvaldības būvvalžu tādu teikt savā ziņā atbalstu, kas ir bijis.
Protams, tās izpratnes mainās, un arī šīs te pieejas, protams, jāteic par šo te sistēmisko kontrolas mehānismu, par šo te aplūstošo teritoriju apbūvi, jā, tāds instruments, kas būtu izmantojams ātrai datu ieguvēju un apstrādēju, un ka kāds viņu monitorētu. Šobrīd šo situāciju pastāvīgi jāteic, ka tāda nav. Protams, paldies iedzīvotājiem un tiem informatoriem par to, ka šādas teritorijas tiek apbūvētas un aplūstošu teritoriju apbūvi un uzbēršanu apbūvei aizliedz aizsargos likums, tas ir skaidrs. Un, protams, sadarbojoties ar būvvaldēm, skaidrojot šīs te situācijas un šo te nozīmi, kāpēc nedrīkst šādā veidā apbūvēt, ir arī savā ziņā šur tur arī panākumi gūti. Tas ir jāteic, bet jebkurā gadījumā tas ir pirmkārt, tas ir skaidrojušies darbs arī pašiem iedzīvotājiem un arī pašām būvvaldēm par to, ko īsti nozīmē un kādas ir šīs sekas aplūstošo teritoriju apbūvēji. Tā ir viena lieta, otrs ir par šo te metodisko darbu, tādu, kas būtu pastāvīgai uzraudzībai, jāteic, ka tas arī ir kapacitātes jautājums. Un, ja iet runa par apbūvi, tad īstenībā ir jāsaka par to, ka šeit ir informācijas un sadarbības stiprināšana starp reģionālajiem vides pārvaldēm un pašvaldībām, jo pašvaldības ir tās, kuras vislabāk redz, kurās teritorijās notiek dažāda veida apbūves. Paldies, tas tāda refleksija. Jā, paldies par komentāru. Vai ir vēl kādi jautājumi par sākotnējo novērtējumu, par tā sagatavošanu, par izmantotajiem datiem vai par šo tēmu kopumā? Lūdzu, Andris Ambērns. Labdien! Jautājums ir par Aiviekstes upi. Kāpēc viņa nav iekļauta tajos gan plānos, gan aprakstos? Jo katru gadu, kad veidojas pavasara palli pļaviņās un Jēkabpilī, attiecīgi ledus vižņu masa aizspiež ciet Aiviekstes upi un pirmais, kas pie mums aplūst, tās ir teritorijas Aiviekstes upes krastos, apmēram 3-4 kilometri uz augšpusi. Paldies. Jāni, Tatjana, vai jums ir kāds komentārs? Tatjana, lūdzu. Jā, paldies par jautājumu. Lieta ir tāda, ka mēs apskatījamies un iekļaujam vai neiekļaujam teritoriju Nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas sarakstā, tikai šajā gadījumā, ja ir tā plūdu kaitējumi, jūs dzirdējat tā iedzīvotājiem, ekonomikai vai infrastruktūram. Un liela mēra pamatā ir pašvaldību informācijā un prasības iekļaut to teritoriju tā Nacionālā nozīmes plūdu riska teritoriju sarakstā. Tā kā pašvaldībām nekā nav. Un mēs savas kartes neredzam to lielu kaitējumu, tāpēc Aiviekstes upe ir sadalīta dažas mazas posmos, un mēs nevaram paši to deklarēt, iekļaut tajā sarakstā. Respektīvi, ja jūs saņemtu plašāku informāciju par šādās situācijās, kad ledus veido aizdambējumus Aiviekstes grīvā un aplūst teritorijas ap Aiviekstes upes leitecē, par to, kādi postījumi, kāds kaitējums ir nodarīts konkrētiem objektiem, tad jūs varat pārskatīt savu vērtējumu, un tieši tādēļ mums šī sabiedriskā apspriešana arī ir izsludināta, lai jūs varētu iesūtīt gan jautājumus un komentārus, gan arī, ja jūsu rīcībā ir precīzāka, detalizētāka informācija, centra kolēģi būs par to pateicīgi un attiecīgi šo informāciju, protams, izvērtēs. Tagad apspriešanas laikā mēs labprāt pieņemsim visu jaunu informāciju un varam pārskatīt tos
nacionālas nozīmes pludriska teritoriju sarakstu. Nu, labi, paldies, mēs iesūtīsim informāciju, jo būtībā mums sanāk gostiņu daļa, viena trešdaļa no pilsētas aplūdina Aivieksts upe lielākoties. Jā. Labi, paldies, sūtīsim informāciju. Jā. Paldies. Liels paldies, gaidīsim gan no jums par šo teritoriju, gan arī citiem klātesošajiem. Ja jūsu rīcībā ir kāda informācija, ko jūs uzskatāt, ka centra kolēģiem vajadzētu ņemt vērā, es tiešām aicinu to iesūtīt un, kā kolēģi jau minēja, viņi to noteikti izskatīs un izvērtēs. Vai ir vēl kādi jautājumi, ierosinājumi, komentāri? Ja pašlaik neredzu paceltas rokas, tad teikšu paldies, ka veltījāt laiku, lai uzklausītu autoru stāstījumu par sākotnējo plūdu riska novērtējumu. Es ceru, ka tikpat aktīvi, kā jūs pieslēdzāties šeit sanāksmē, jūs paskatīsieties arī pašu dokumentu, un atkārtošu, ka saitiņa uz dokumentu jums bija nosūtīta kopā ar uzaicinājumu uz šo sanāksmi, bet ja kādam tas ir kaut kur noklīdis vai izdzēsts, tad dokumentu var atrast Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā sadaļā vide, ūdens, upju basēna apsaimniekošana un plūdu pārvaldība, vai arī gluži vienkārši ierakstot sākotnējais plūdu riska novērtējums. Es domāju, ka meklētājs jums piedāvās saitiņu arī uz šo dokumentu. Un tātad, kā jau Jānis minēja, sabiedriskā apspriešana turpinās līdz nākamā gada janvāra beigām. Tiešām, lai visiem būtu laiks dokumentu gan izskatīt, gan, ja ir kādi jautājumi vai vēl jau vairāk papildu informāciju, to sarūpēt un iesūtīt. Un lūdzam to visu sūtīt uz e-pasta adresi sabiedrība@lvgmc.lv. Bet arī šo adresi būs iespējams atrast centra mājaslapā pie attiecīgā dokumenta. Un, kā jau es sacīju, tātad sanāksmes ieraksts arī būs pieejams turpat LVGMC mājaslapā, ja jums gadījumā ir nepieciešamība noklausīties atkārtoti Jāņa prezentāciju, atbildes uz jautājumiem, vai arī padalīties ar šīs sanāksmes ierakstu kādam no kolēģiem, kurš šodien nevarēja piedalīties. Paldies! Ja neredzu nevienu paceltu roku un neviens nepauž vēlmi izteikties, tad lai jums visiem veiksmīga tālākā diena un jauka nedēļas nogale, un es ļoti ceru no jums saņemt ziņas saistībā ar plūdu riska novērtējumu. Paldies, visu labu! Jā, paldies! Paldies visām!